Šodien būs maziņš review uz Monster High Lele GG Grand 13 Wishes. Ja esmu dabūju tikai šodien, tikai šodien arī varēšu par viņu pastāstīt. Par viņas stāstu, par viņas, kā viņa parādījās, kas viņa vecāki, principā visi zina, un par to man nav jāstāsta. GG ir džins. Viņa ir jaunākā māsa. Viņa jau 2015. gadā, tad viņa jau ir iznākusi Comic-Conā ar vampīru, tas, kurš sačakarēja, principā sakot, Drakulauras ballīti, Sweet 1600. Un šodien būs reviews GG Grand. Es domāju, jāsāk vienmēr ar matiem. Kā jau zinat, GG ir ļoti augsta aste ar, kā teikt, 2 bumbiņām uz galvas, kur tiešām, jā, šeit ir bumbiņa, kā redzat. Abos divos ir maza rozā bumbiņa. Tālāk šeit mati ir salakoti, kā tādā zavituškā. Un mati ir izšūti, es domāju, normāli. Mati viņai ir rozā, un tā nav oranža, es domāju, ka tā ir vairāk zeltaina okera, ja tā varētu teikt. Nekrist. Galvai mīksta, tātad lelē ļoti, viņa nav ļoti mīksta, nav ļoti cieta. Tātad es domāju, ka līmes tur nav diezko daudz. Auska arī vienādi. Auska arī vienādi uz smukajām asajām GG ausīm, kā redzat. Kā redzat, viņai ir asas ausis, tas nozīmē, ka viņai ir džins. Šeit ir, es nezinu, cik labi jūs redzat, bet šeit ir maziņš skorpioniņš. Un otrā pusē tāds pats. Man patīk viņai ļoti uzvedis, viņa izstāsta tādu nedaudz bēdīgi. Make-ups viņai nav diezko tāds liels, nav kāds tur ambrāžīgs. Maza līnija zilā krāsā ir uz pašu plakstiņa. Un no uzacīm, virs plakstiņa un uzacīm ir zelta, nevis eyeliners, bet zelta acuēnas, kuras diezko labi spīd. Acis viņai ir, varētu teikt, zaļgan zilas, bet es domāju, ka tas tomēr ir zaļš. Apsieties viņu smuko sejiņu, vai viņa nav mīlīga? Jā, lūpas viņai vairāk magenta malīnas krāsā, jo es tiešām to krāsu nevar izskaidrot. Kā jau zinat, GG tetuvējums ir, tas ir krabītis ar punktiņiem un tādiem figūriņiem. GG outfits ir, protams, kā multenē, da labi. Tāds spīdīgs, viņš nav diezko mīksts, tāpēc, ka te ir daudz spīdumu pa viršu. Uz pusēm vienā pusē zils, otrā violāts. Un lēnta apšūt apkārt. Uz lipučkas. Bikses ir vispār šedevrs. Bikses ir tādā Aladina stilā, ja godīgi. Man tādas pļūteņas ļoti patīk, man pašai tādas bija. Nebija, protams, augstas, bet bija ļoti forši. Ar zelta rakstu tādu, zavituškām. Un te var redzēt karabīti. Šis diezgan foršs un smuks. Pats melnais audums arī ļoti spīd, kā redzat. Un kā jau GG ir krabis, viņai ir šitā te krabi kā līnijas, es nezinu, kā viņi saucās. Uz krūtīm arī ir. Devai fokus. Un uz rokām. Uz sejas nav, uz sejas nav jābūt. Kurpes man arī, ja godīgi, skauž. Tāds ir kurpes bez papēža. Šeit ir tāds kā kalniņš, likumiņš, atkal zelta, izceltas, nokrāsotas līnijas zelta krāsā. Bez papēža un uz šeienes nekā nav. Tā kā šeit arī maziņš tāds ķēmiņš. Nevis ķēmiņš, bet tāds sūdiņš, var teikt. Nekrīti! Nevar krist! Es jums pateiktu, ka lēlē tā arī ir aprots. Kā jau teicu, reku viena aproce un reku otra.
Tas ir bruņurupucīts. Vienā procesa bruņurupucītim gala iet uz vienu pusi, otram uz otru. Kā teicu, tās ir vienādas. Kā aksesuārs viņai nāk līdz lampa ar šitādu te, kā teikt, paldies. Radziņu, lai turētu, vai šitas ir ķeksīts aiz kura tur pašu laternu. Davai, nu kāpēc tu negribi? Ot tā. Un šitas, lai uzlikt ģidie uz rokas. Lampai Sahara stilā jau var redzēt zelta krāsā. Varās vaļā. Ļoti viegli. Hop, un gatavs. Tik grūti nemaz nav. Mattel kamēr izdomāja taisīt GGai. Nu, es zinu, ka šitas tikko, ko es teicu, bija ļoti bezsakarīgi, bet GGai nāk man dzīvnieciņš, tas ir skorpions. Violētā krāsā, kurš ir diezgan simpātisks. Viņam šeit, kā teikt, redz ribas un kājas. Diezgan mīlīgs. Es domāju, ka tādu pašu raksturu kā saimnieci. Es viņa vietā dzīvotu viņai kaut kur virsū. Jo viņi izstās ļoti mīlīgi. Vai fokusējies. Un ar to bija viss, mīļo skatītāji. Mēs ar Gigi tev sakam čau. Mēs ar Gigi sakam tev atā, jeb čau. Spied like, kā arī subscribe manam kanālam, kā arī iesaku jums kanālu #Illuminatim. Viņš ir mans brēlēns. Es filmē Minecraft un domā ar savu labāko draugu Black Eye filmēt filmu. Viņiem ir tikai pa 9 gadiem, tāpēc es nedomāju, ka jums jādislaiko ļoti skarbi. Es domāju, ka viņiem ļoti labi viss sanāk. Es domāju, atā!